vecāki var reaģēt uz bērnu, kurš izrāda agresīvu uzvedību? Vecākiem var būt ļoti liels izaicinājums atrast piemērotas reakcijas tieši tajā situācijā, kad bērns izrāda agresīvu uzvedību. Un tas tiešām ir ļoti grūti. Tomēr vecāki spēlē ļoti nozīmīgu lomu tieši tajās situācijās, kad tas notiek. Jo vecāks var būt ļoti liels atbalsts bērnam. Ir svarīgi, tad, kad bērns izrāda agresīvu uzvedību, tajā situācijā saglabāt mierīgu prātu un piedāvāt bērnam dažādas alternatīvas, kā viņš šo agresiju var mazināt vai sevi atbalstīt konkrēti tajās situācijās. Piemēram, jaunākiem bērniem ļoti labi darbojas doties uz kādu klusu un drošu vietu, kura ir mājās. Piemēram, tā var būt bērna istaba vai tā var būt mašīna, kur bērns var pabūt ar savām emocijām un nomierināties. Tāpat maziem bērniem, jaunākiem bērniem ir ļoti efektīvi sensorās rotaļlietas, piemēram, stresa bumbas, kuru bērns var ņemt līdzi, vai tad, kad izpaužās šī agresija, viņš var doties uz savu istabu, ietīties segā vai pamīcīt to stresa bumbu vai rotaļlietu. Tāpat vecāks var piedāvāt ūdens tādu kā relaksējošo tehniku, piemēram, iemērcēt rokas ūdenī vai tā kā noskalot seju, teiksim, lai ir šī tā kā ķermeniskā reakcija, jo ir jāatcerās, ka tad, kad bērns izrāda agresīvu uzvedību, viņš ir ļoti lielā spriedzē un šīs emocijas ir ļoti grūti izturēt. Tāpat vecāks var dot norādījumus elpošanai, kad ir jāelpo mierīgi. Var, piemēram, noskaitīt līdz 10 vai līdz 20. Pusaudžiem vecāki arī var piedāvāt dažādas alternatīvas metodes, kā pusaudzis var sevi atbalstīt dusmu brīžos un kad viņam ir grūti nomierināties. Vecāks var piedāvāt progresīvās muskuļu relaksācijas metodi, kā arī parādīt piemēru, kā to darīt. Lūgt pusaudzim sasprindзināties ilgi un dikti uz 10 sekundēm un tad atlaist pilnībā to ķermeni, lai viņš sajūt to ķermenisko atvieglojumu. Un to var darīt dažas minūtes, vairākas reizes no galvas līdz kājām. Sasprindzināt, atlaist, sasprindzināt, atlaist. Un to var darīt aptuveni 5 minūtes. Un līdz ar to ķermeniski veidojas tāda kā relaksācijas sajūta. Līdz ar to uzlabojas gan tā asinsrite, mazinās šī emocionālā spriedze un bērns pusaudzis dabiskā veidā nomierinās. Vecāks arī var piedāvāt dusmu brīžos, kad emocijas nav izturamas, piedāvāt pusaudzim doties pastaigā vienam pašam vai ar vecāku vai ar kādu citu uzticamu cilvēku. Tas arī var būt zvans vai čats. Zvans varētu būt kādam draugam vai, piemēram, bērnu pusauģu uzcības tālruni 116 111, vai arī čats ar kādu cilvēku, kuram pusaudzis uzticās, lai var tās emocijas izventilēt, nevis uz vecāku un veidot konfliktu, bet gan ar cilvēku, kurš viņš uzticās un viņš saprot, kad ir forši, kad es varu savas emocijas, negatīvismu izventilēt cilvēkam, kurš mani dzird un var uzklausīt. Tāpat vecāks var mācīt un piedāvāt pusaudzim rakstīt dienas grāmatu, jo mūsu emociju rakstīšana, situācijas izklāstīšana uz papīra, rakstot, tas arī ir sava veida mierinājums, un tas arī veicina to pašu emociju regulāciju, kad pusaudzis saprot, kas ir noticis, ko viņš izjūt un kāda varētu būt tālākā rīcība. Vecāks bērnam var arī parādīt tādu netipisku alternatīvu, kā piemēram dusmu brīžos aiziet uz citu telpu un ierakstīt savu balsi un savas emocijas, kad pusaudzis jūtas dusmīgs, lai viņam ir iespēja pašam ar sevi šīs dusmas, šīs spēcīgās emocijas izventilēt un izlikt tajā ierakstā, ko viņš arī pēc tam pats var
noklausīties, saprast kaut ko, iegūt no tā, saprast, kas ir noticis, nomierināties, un tad pēcāk viņš var turpināt to sarunu ar vecākiem, kad jau viņš jau ir nomierinājies. Vecāks arī pusaudzim var piedāvāt tādu kā ķermeņa skenēšanu, kur vecāks instruē bērnu fokusēties uz savu tā kā ķermenisko reakciju, kur tās dusmas tiek izjustas vai dūrēs, vai galvā, vai krūtīs, vai vēderā, lai bērns fokusējas uz to ķermenisko un mēģina aprakstīt to, kas ar viņu notiek, jo arī apzinātība ir ļoti svarīga. Tad, kad mēs esam ļoti lielā emocionālā spriedzē un dusmas ir nekontrolējamas, un tas fokus arī bieži vien ļoti palīdz tā kā atpazīt to dusmu vai tas, kas ar to pusaudzi notiek, un tādā veidā arī viņu atbalstīt.